Kandavā šonedēļ valda īsti eiropeiska gaisotne. No tuvākām un tālākām valstīm šurp atbraukuši 250 Eiropas lauku mazo pašvaldību hartas pārstāvi. No katras valsts tajā uzņemta viena pašvaldība. Latvija jau kopš 2006. gada pārstāv Kandava. Es domāju, ka bija vērts, jo skatoties, teiksim, uz to, kad mēs varbūt tās arī bieži vien liekamies, ka mēs tais darbos esam iegrimuši, tad šeit mēs atkal savukārt varam mazliet izklādēties un patiešām piesēsties pie galda un pārunāt tās problēmas, kas skar daudzas, teiksim, arī citu valstu pašvaldības. Tikšanās galvenā tēma ir demogrāfijas ietekme uz kultūru, un, kā zināms, kultūrīt visās valstīs sākas ar ēdienu, tāpēc tautiskajā vakarā galdā tiek celti visdažādākie kārumi. Tas gan nav vienīgais, kas vieno visas valsts. Līdzīgas ir arī problēmas – krīze, bezdarbs un jauniešu aizplūšana no laukiem. Ir gan kopīgais, gan atšķirīgais. Tāpat kā Latvijā, arī Īrijā ir krīze un finansiālās problēmas, arī bezdarbnieku ir daudz. Īriem ir tādas pašas problēmas kā latviešiem. Vien risinājumi dažādi. Izskanējusi ziņa par mobilitātes pabalstu tiem, kur darbu būs atraduši pilsētā, nīderlandiešos izsauc patiesu izbrīnu. Viņu mājās par velti dzīvojamo platību piešķir tiem, kuri no pilsētām atgriežas laukos. Tas izklausās dīvaini. Vajadzētu naudu ieguldīt attīstībā mazajās pašvaldībās, nevis maksāt naudu par to, lai pārceltos uz lielajām pilsētām. Kā tad jums šķietā Eiropa braucot uz otru pusi? Daudz ko var redzēt, tur viss kaut kas savādāk nekā mums. Ja tā var teikt, tad tas bardaks, kas pie mums, tas tur nav tomēr. Čehijā ir sens tradīcijas vīnu darināšanā, un šis arods līdz ar saimniecību tiek mantots no paaudzes paaudzē. Olga, kura vēl pirms 17 gadiem sevi sauc par tukumnieci, atzīst, ka Latvija ir daudz tīrāka. Vīnogulē tiek apstrādāti ar ķimikālijām, un gaiss mums nav tāds. Mēs apstrādājam zemi, un mans vīrs zemnieks teiktu, ka Kandava ir paradīzes zemes virsū. Par ko runāt un stāstīt ir daudz, un tāds jau arī ir hartas uzdevums – saprast vienam otru ikdienas dzīvi un tradīcijas. Iepazīt Kandavu viesi varēs vēl līdz nedēļas beigām. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.